Nu, acīm redzami, brīvais laiks pasaulē ir sācies, bet F1 vēl nav, ir vēl viena nedēļa, un tad viņi laižas vasaras brīvlaikā. Nākamais ir Ungārijas Grand Prix. Sacīkste ir īstenībā diezgan interesanti palikusi pēdējos gados, jo GP2 DRS taisnes uztaisa lieliskas apdzīšanas iespējas, un visa pārējā trase ir diezgan kompleksa. Nav brīnums, ka to sauc par Monako bez sienām. Vēl viena iespēja, kur var apdzīt, ir uz trases beigām, otrā sektora beigās, pēc tās taistītes, kur ir bremzēšanas posms. Tur parasti ir tad, ja ir kaut kādas strateģiskās atšķirības, tad tur notiek apdzīšanas iespējas. Bet jā, palielinām visas apdzīšanas būs DRS zonā. Aptuveni tā. Svarīgi arī tas, ka nedēļas nogalē taisnība sestdienas, svētdienas periodā ir gaidāmi lietaini laikapstākļi Ungārijā. Un ja Ungārijā lietaini laikapstākļi, tad ir parasti smieklīgākās lietas. Vadi pat spēcefektīgi. Wow! Varbūt redzējāt komentāros iepriekšējā video bija diskusijas par to, kur Verstappens dosies pēc šī gada, vai viņš paliks ar Red Bull, vai viņš dosies uz Mercedes. Tagad pēc šīs Beļģijas sacīkstes oficiāli viņam nav iespēja tikt ārā no sava līguma. Es nedomāju, ka viņi Russellu ņems tikai uz vienu gadu periodu. Jā, ko jūs sagaidat no Ungārijas sacīkstes? Ierakstiet komentāros. Kāds kaut ko sagaida no Ungārijas sacīkstes? Russell. Tiekamies!